Lecam iekšā šodienas ziņās. Kā jau vakar teicu, šodien listojās Hamster Kombat. Skaties video, uzzini, cik daudz es nopelnīju ar šo spēli un kurš tad ir laimējis šajā konkursā. Jauna diena un Zelts uztaisa jaunu all-time high, jeb visu laiku augstāko punktu. ASV bezdarba līmenis zemākais kopš maija. Miljardieris Marks Cubans saka, ka viņš vēlās būt seku vadītājs. PayPal ASV uzņēmumiem ļauj pirkt, pārdot un turēt kriptovalūtas. Vanek saka to, ka Solana var sasniegt 50% no Ethereum market capa. Šodien 3 pēc Latvijas laika listojās Hamster Kombat uz lielākajām biržām, un tas, ko es saņēmu no šīs spēles, ir $43 un daži centi. Un šajā konkursā laimētājs ir 777, tāpēc uzrakst man privāti, lai tev nosūtītu kriptovalūtas. Amerikas ETF-os turpinās pozitīvu dienu gan Ethereumam, gan Bitcoinam, un abiem infos bija lielāks par vakardienu. Bitcoinam tas bija 105,9 miljoni, Ethereumam 43,2 miljoni. Kriptopilsētas ceļvedis Sietlā. Medicīniskā marihuāna, pārdevēji pieņem kriptovalūtas, un iedzīvotāji neiesniedz ienākumu nodokļu deklarāciju. Šodien tas viss. Dodies uz profila aprakstu linku, spied uz linka un pievienojies manai Telegram grupai. Kā arī atgādinu 777, lūdzu uzrakst man privāti, lai saņemtu savu balvu.